Matemātikas izaicinājums 29. diena – iznešana pirms iekavām 3. daļa. Gadās tā, ka pirms iekavām jāiznes viss saskaitāmais. Piemēram, 3xy plus 3x. Mēs uzreiz redzam, ka kopīgais šajā izteiksmē ir 3x. Nu labi, noliksim to pirms iekavām, bet kas tad paliks iekavās? No pirmā saskaitāmā paliks y, bet kas paliks no otrā? Vai nekas nepaliks un būs vienkārši 3x reiz iekavās y? Acīm redzami, ka nē, jo atverot tādas iekavas vienkārši nesanāks 3xy plus 3x. Tad sanāk, ka tomēr tajās iekavās ir jābūt kaut kam, lai tās atverot sanāktu 3xy plus 3x. Mēs to pierakstīsim šādi. 3x reiz iekavās y plus kaut kas ir 3xy plus 3x. Vai vari uzminēt, kas slēpjas aiz jautājuma zīmes? Ja kāds no jums teica 1, tad apsveicu, jums ir taisnība. Sanāk, ka 3xy plus 3x ir 3x reiz iekavās y plus 1. Tagad, zinot pareizo atbildi, mēs to varam iedomāties arī citādi. 3xy plus 3x uzrakstīsim kā 3xy plus 3x reiz 1. Tagad var ļoti labi redzēt, ka ja no abiem saskaitāmajiem mēs iznesīsim 3x, tad iekavās paliks y plus 1. Pamēģini atrisināt šos piemērus un savas atbildes raksti komentāros.